Esmu Vidzemes judo skolas līdzdibinātājs, judo treneris. Ar cīņu sāku nodarboties kopš 9. klases. Nu jau tie būs gandrīz vai jau kā pie 20 gadiem. Tagad uzreiz tā nenosaukšu, neesmu skaitījis gadus. Un šodien es atbraucu uz Valmieras valsts ģimnāziju saviem kolēģiem pasniegt pašaizsardzību. Savā sporta veidā esmu piedalījies sacensībās arī. Vēl aizvien greplinga disciplīnā cenšos piedalīties, aktīvi trenēties. Tā. Judo un pašaizsardzību var sākt no jebkāda vecuma. Mūsu gadījumā mēs sākam jau no 4 gadu vecuma apmācīt ar rotaļām un spēlēm, pēc tam jau 1. līdz 9. klase un līdz vidusskolai jau sākam mācīt konkrētu sporta veidu un pašaizsardzību kā tādu. Tā, no 4 gadu vecuma var sākt. Roku uz priekšu un atpakaļ, uz priekšu, atpakaļ, šādi te vienkārši. Aiziet. Viena, otra. Ja? Tas būs kustīgāk. Ļoti svarīgi cenšamies taisnā līnijā roku iztaisnot un atvilkt atpakaļ pa to pašu ceļu. Taisnā līnijā, atpakaļ. Taisni un atpakaļ. Tāpēc, ka mums drīz būs tāda spēle, kur, lai jūs viens otram ar kulaku netiešām neiesist, lai jūs ar plaukstām strādāt. Būs ar vienu roku un būs jāpaliec uz priekšu un atpakaļ šādi te. Tā kā paukošana. Kreisā, jā. Jā, palāk. Aiziet. Rokas šeit augšā, jā. Un no šejienes viena roka, otra roka. Nedaudz pagriežam arī kāju. Viena, otra. Tāda te. Tad šito nesanā. Mums būs jāliec uz priekšu un atpakaļ. Uz priekšu un atpakaļ reizē. Un uz katru to lecienu pieskāriens pie pretējā pleca. Es tev un tu man. Un ar otru. Pums. Ar plaukstu. Tāpēc uz priekšu uz atpakaļ. Jā? Jā. Uzdevums ir, kurā vairāk reizes pie pleca. Vai no sāna ar atvērtu plaukstu. Esam ļoti uzmanīgi neiepastam sejā. Tagad mēs pieliekam klāt bišķiņu sarežģītāk. Tagad mēs pieliekam klāt pie pleciem arī celīt. Pie ceļas, arī kājas jāsaka. Iedod sajūtu par distanci, vai ne? Liek kustēties. Forši tāds iesildošais vingrinājums īstenībā, ne? Tagad būs mums tālāk darbiņš, arī būs iesildīšanās spēle vai tāda pašaizsardzības spēle, kas liek jau bišķi tuvākā kontaktā pacīnīties, un nu jau drīkstēs arī jau ķert ciet rokas, vilkt un visu kaut ko tam līdzīgi darīt. Lūdzu, tev jost. Nāc. Ierunāt, jā. Nu, abos galos tiekam ir. Saliek krustiņā, tad augšējo velku caur abiem. Komandas starts, mēs kustamies, varu ņemt aiz rokām, roši, visādi vilku, teicies tik klāt, izrauj. Tiek klāt, izrauj. Bišķiņ bail otram pārnodīt. Tas ir bišķiņ traumatiski, jā. Vajadzība, jā. Ar astītēm es dodu pārbaudām tā bērniem. Salozētu grupām un cīnās. Šīm atvērtajām plaukstām, jā, ka nedrīkst gāzt zemē tā tālāk.
tad manā pieredzē šajās spēlēs nav bijušas traumas. Ir, protams, kādreiz gadījies kāds bišķi pierēns sabatās vai kā savādāk, bet, ja jūs pietiekoši daudz šādas spēles dosiet, atzīstam, bija tā sajūta, ka jūs tā kā cīnaties, viņš tas azarts, vai ne? Vai arī viņu būs grūtāk sagrābt, saķert ciet, jo viņš būs pieredzis caur šo spēli tikt vaļā no šiem satvēriem. Forša spēle, īstenībā tāds pamatskolas vecums, vidusskolas vecumā arī ļoti, ļoti feini, ko iedot pie iesildīšanās pirms jūs kaut ko darat, ko paštiesības ir tālāk. Tagad mēs ķersimies klāt pie krišanas. Muguls ir paglūdnis krīt, nokrist, neatsist pret zemi fakaulis, rokām amortizēt sev kaut krītības. Vai sāni neatsist galvu pret zemi, arī tad, jūs mācāt kaut ko jau nogāzt vai kā savādāk. Tas arī ir svarīgi, kas var noderēt arī citur. Lai tad, jūs krītat, lai nebūtu tā, kad viņi krīt un krīč kā uz rokām. Viens rokas, vai uz pleca. Jā, viņš pašurkojas. Zods piespiests, jānotur galva augšā, rokas sakrustots. Un tagad ir tā milza atšķirība. Es varu uzsist šādi. Tas trieciens uz tā skaņa jau dzird, viņš tāds ļoti, es varu ar stīvām, stingrām rokām uzsist. Nekāda amortizācija nebūs. Jūs varēsiet pamēģināt, arī guļot, visu rauni. Rokām jābūt ļoti brīvām. Noturēt savu galvu, zodu piespiest. Tad sveļos man ir, ja rokām jāuzsit, pirms mana mugura pieskarās pie zemes. Sveļos un tikai tad aiziet mugura. Veļos, tikai tad. Bet es tā pabeidzu vēl. Zodiņš piespēst. Un gāžos atpakaļ. Gaists pārvezēs. Vēlams ir ļoti labi, ja jūs varat, un arī bērniem to likt darīt. Atpakaļ. Tūpus augšas. Un atkal, lai uzreiz var kāstēs vairs. Jāpiekļās un jāpārvedās. Tūpjos un pārvedās. Un tā roka aiziet betonu. Ja? Tai rokai jābūt šeit. Ja? Viņai nevajadzētu būt te, jo tad tā esmu vidus. Labi, aiziet, pataisam. Jā. Tikai uz roku, un uz neuzkrītat uz rokas virsū. Gribās viņu pievilkt, gribās atbalstīties, protams. Jā. Jā, labi. Labi. Izdarīsim tagad tālāk. Tā galiņos turos. Knapi. Tā nebūs jābūt. Tev jātur. Es turpjos lejā, es turos. Op! Un jāatcerās un jāmēģ pieķerties. Kā nevar noturēt. Ja. Un tā visu laiku viens uztaisam 5 reizes, viens 5 otrs. Jā, uzreiz kā celies, viņi tad ķerpas lai. Nu, uztaisam šito pēc. Tāds sadarbības izcinājums, otrs ļaujās. Es jau bišķiņ sāku mācīties jau nedaudz iestināt. Jāmaiz rokām, vēl. Pa vienu roku patu roku.
Mēs to sitienu āķi. Priekšā pirmais uzdevums būs vienkārši. Viņš sit āķī, viņš rokas sit āķī. Atkal nostājas pretī, viņš sit otru roku āķī. Mēs atkal palienam tev uz rokas. Viņš sit āķī. Mans uzdevums ir tas, ko es teicu sākumā. Es vienmēr uzsveru, mans uzdevums ir izvairīties no sadūres. Kā piemērs, piemēram, skolās situācija, mans skolās ir dod. Viņam kāds sit kā es sitienu. To sānītājs, jā. Es varu saķert un turēt. Tu man nāc kāds, kas ir izdomā pats, kā tu gribi, jā. Tu man nāc virsū. Jā, uzliec rokas augšā. Es jau esmu dusmīgs. Tu jau esi dusmīgs. Ko tu teici iepriekšā starpībā? Jā, es jau rokas varu salikt augšā. Vai arī otrs variants, es varu... Kas ir? Es neko neesmu izdarījis. Kāpēc tu kaut ko gribi? Sāc pirmais raudāt. Sāc izdarīt. Jā. Viņš nāk, es saku rokas, kas ir? Viņš taisa sitienu. Es paspiešu rokas pacelt vai gaisā. Šeit vai sitienu. Vai viņš taisīs to sitienu? Es paspiešu noiet malā pasākt. Jūs varat dažādi izdomāt, izspēlēt visādas situācijas. Mācīt bērniem vienkārši to sajūtu, kā tas ir. Otrs nāk dusmīgi notēlot, viņš man radīs to situācijas imitāciju. Tagad jau pamēģināsim vienu metienu. Ļoti vienkārši. Tautā zina kā padara, aizētiešana kāja, judo, tas ir osīgi garīgi metiens. Atcīmēs, jā? Nu, tā nu kur viņš sāc. Viņš man sitā. Ļoti tādā vienkāršā primitīvā veidā, ko sarežģītu. Runāt kāju, aizsāktēju, jā, ja viņš kaut ko vēl tur stūrojās man pretī, es varu iemācīt tālāk, iespēsties, saķert roku, jā, pamēģi papustēties, jā. Saķēru, cieši, kāds kāju, aizāķēru, hop, nokās. Aiziet pamēģināt pārējiem. Bet tu fiksi to pāri. Kāja. Droši. Nāka tuvāk. Tad tu to kāju aizmet. Tu jau man esi gatavu kāst. Es neesmu tagad piklēs. Mēs taisam tā kā sejā. Tieši tāpatās, kā mēs darījām ar āķi, mans pirmais uzdevums ir noiet tās uztukuma līnijas, atkal samazināt distanci, izvairīties no sitiena. Viņš taisa, es sitienu, stāju malā. Tagad es saķēru rokas pārēju. Liku sit pārēju. Celīts. Iespiežot un viss. Ar soli malā, saķēru roku. Izspēr viņam kāju. Celīts klāt, notiksē. Pamēģinam. Tas pasitiens, kas ir bišķi sagāž apkārt. Paspēr to kājas priekš. Es izmantoju viņu arī sacensībās. Es cīnos greplingā, kad bez kimono šādā te apģērbā cīnās. Mēģinu nogāzt, uztaisīt sāpaņēm uz roku vai kāju vai nožņaukt tā tālāk. Lai cik smiega nebūtu, pirms vairākiem gadiem man viens pašreizējais instruktors iemācīja šo satvērienu. Un es sapratu, ka es viņu izmantoju reāli sacensībās cīnoties. Tā kā,
it kā priekš pašaizsardzības tāda vienkārša lieta, bet parasti visi, kas man cīnās, saka, tu nevar tavas rokas noturēt vietā. Saķer aiz rokas, vienalga, tas ir vai nu skolēns vai kāds kaut vai pieaugušais. Kaut kur velk, vai tu saka, nāc šur, tu man nāks līdzi. Ja? Pamēģini to roku izraut ārā ar spēku. Vienkārši izraut. Ja visticamāk, bērns vai sieviete noteikti neizrausies. Tad vēlreiz, ja es mēģinātu šādi, es nekur netikšu. Ar šeit es mierīgi to roku dabūšu šajā, ja? Nē, rekur. Tur. Viņš var turēt. Tiec, cik vien tev ir iekšā spēr. Ja? Nav jau iekšā. Jā, viss kārtībā. Ja? Var atnākt, nāc vēl tu pieturies. Saķer arī roku ar otru. Paņem arī tu vēl saķer roku. Divas rokas stipri. Jā, es tur divas. Ja? Tā kā tas domi tāda, viņš man tur roku. Viņš man tur roku. Kur ir tas vājais punkts, kur tie pirksti savienojās. Tad cik cilvēkam būtu stipras rokas, nu pirksti, tik cik ir stipri, tik ir. Ne? Tad mans uzdevums ir, es pagriežu un saliecu elponi. Ja, man nekur nav jārauj, es nekur nevelku, nemēģinu nekur to roku aizraut. Sagriežu. Tur jau jārāds, ka es turēšu, nu tā ir tā. Tā kā nebūtu ar spērienu, jā. Pašaizsardzība, jā. Jā, bet... Bērns neizraust tur tā. Nē, bet tāpēc, kad... Neizgriež. Skaties, tur cik stipri var, tu stipras rokas izstās. Tur cik vien stipri var izraus. Ja pareizi iemācīs, ar abām rokām saķer. Viņam otrā pievēlēts klāt. Raustīšos, viņam būs laika izmantot. Tā viņš mēģina no manis aizbēgt. Okay, jā. Te, viss. Jā, es varu mācēt kaut vai visus pašaizsardzības elementus. Es neko neizdarīšu nevienam, kurš ir kaut nedaudz fiziski attīstītāks par mani īstenībā, realitātē. Ja? Tā kā es piemēram, cīnos reāli, nu, tā kā sacensībās, kuri pretīm otrs fiziski sagatavots, kas ir kārtīgi kontakta cīņa, greplings. Ja? Es varu pateikt 100%, ka neviens, kurš nav to darījis, kurš nav fiziski attīstīts, viņš ar nevienu no šiem pašaizsardzības elementiem man vispār viņš neko neizdarīs, neiespēja. Bet jums ir jāsaprot, ka bērniem ir jāskaidro, ka pašaizsardzība ir arī sevis tāda attīstīšana. Fiziski stiprs esmu. Es varu paskriet, daudz var ātri paskriet. Man ir rokās spēks, es varu tevi aizbēgt. Ja? Tā ir pašaizsardzība. Nevis es varu nākt tev iesist. Tas daudzums, cik vajadzētu to darīt, lai kaut ko apgūtu, ir ļoti svarīgi paņemt kaut ko ļoti nedaudz un maz, ļoti vienkārši un ļoti regulāri atkārtot. Piemēram, kā šodien mēs darījām pie iesildīšanās, paņemt kādu no šīm spēlēm, ko mēs darījām pašaizsardzības, kur jāizrauj otram astīti vai jāpieskarās pie pleca. Ja, un tad var pamatīgāk paņemt, 2 nedēļu vai 3 nedēļu šo kursu, katru sporta stundu, tiešām pamācīt kārtīgi krišanu, kādu metienu, tad vajadzētu būt gana labi. Bet jebkuru no šiem elementiem var iekļaut iesildoties. Ja iesildoties var pasist taisnos sitienus, var paraut astītes un tā tālāk. Un arī sākuma skolā. Arī sākuma skolā var šīs pašaizsardzības spēles var dot jau sākot no pirmsskolas vecuma īstenībā. Astītes 1 pret 1 izraut, ir vēl tāda spēle, saķert bumbu, kuram atņems, pieskārienu spēli, to visu var darīt jau no 4 gadu vecuma brīvi.